Īsi tikai par tūjām. Kāpēc tās tūjas ir tik populāras? Nu, man sirdī mums bija tik grūti dārzā īstenībā atrast kaut ko, kas aizsadz skatu, bet kas nav tūja. Jā. Jo man šķiet, ka reizēm tūja nevienmēr iedarās Latvijas lauku ainavās, bet viņas stāda tā, ka viņas ir visur. Latvijas lauka ainavā viņa ir kā dzīvības koks tieši pie mājas vārtiņiem, kad nāc iekšā, tāpēc, ka viņiem latvieši deva vārdu dzīvības koks. Dzīvības koks. Otrs, kur viņai ir vieta, ir kapi. Jā, kapiņos. Jā. Kaut kā tas viss ir aizgājis ārā no kapiem un atnācis uz Māru un uz jaunajiem guļamrajoniem, bet viņa pilda visas savas funkcijas. Jā. Aiztur skatu no kaimiņiem. Jā. Aiztur vēju putekļus ziemā, vasarā, pavasarī, rudenī. Visu cauri ir mūžzaļa. Tās ir galvenās funkcijas, ko viņa pilda. Nu, jā. Nu, tas arī ir, tas, ko mēs labas, gribam. Jā. Nu, jā. Un otrs, viņa ir super pieejama. Jā. Tirgu viņa ir visur. Visos veikalos, tur ceļa malās brauc, tur viņu var tur viņi ir, bet ir alternatīvas, vai ne? Un tās mēs apskatīsim. No kurienes tūjas vispār ir nākušas? Kur viņa dzimtene? Polijas stādaudzētāji. Ja godīgi, oriģināla valsts izskatās pēc Āzijas. Pēc Āzijas, jā? Jā. Cik eksotiski, burvīgi.